Nu tā, nu sveiciens atkal, mīļie klausītāji, mūsu skolotāju saimnes spēkā. Šodien es esmu aicinājusi uz sarunu Elitu Rīteri. Viņa pastāstīs arī, kas viņai ir un cik viņa, un redzēsiet, cik viņai daudz jaudas. Un atgādinu tiem, kas varbūt nezina, skolotāju saimnes spēks, tas ir mums tāds sarunu cikls ar ļoti dažādiem cilvēkiem pedagoģijā. Tieši ar to domu, lai mēs viens otru iedvesmojam, lai mēs redzam arī paši skolotāji, cik ļoti daudz kopā mēs varam, cik mums ir jaudas daudz un cik forši mēs patiesībā esam. Un arī, lai citi varbūt ieskatās mazlietiņ skolas dzīves aizkulisēs, ka tas nav tikai ar bērniem pie soliem, ka patiesībā tur ir daudz, daudz, daudz kā vairāk. Elitiņ, stāsti par sevi, kas tu esi, un tad jau lēnu garu iesim tālāk sarunā. Jā, labdien! Es esmu Elita Rītere. Uh, Pēc izglītības es esmu skolotāja. Es esmu matemātikas skolotāja. Šobrīd esmu jau labu laiku Rīgas valdes zālīšu sākuma skolas direktore. Un man patiešām patīk tas, ko es daru. Un es vienmēr esmu apgalvojusi, ka, ja tu nepamēģināsi, tad tu nezināsi, kas tas ir. Tad, kad es kļuvu par vietnieci pirms daudziem gadiem, un man liekas, ka neviens mūs tai vietai, ko mēs izvēlamies, nav piesējis. Kā es teicu, pie galda kājas mūs neviens nav piesējis, bet, lai zinātu, kā tas ir kļūt par direktoras vietnieci vai kļūt par direktori, man tajās kurpēs ir jāiekāp un man tajā krēslā ir jāapsēžās. Tā, matemātiku es mācu jau 40 gadus. Tas ir 40 šausmas. gadus! Kāds teiks, 40. tik ilgi cilvēki nedzīvo. Jā, bet man liekas, ka fantastiskākais mācību priekšmets, ko mācīt un ieraudzīt to, ka tas, ko tu dari, nes augļus, un ka to prieku tu vari radīt bērnos, un ko tu vari parādīt, ka tas ir viss apkārt. Manuprāt, tas ir vienkārši lieliski. Kurai klasē Vēl tu es māci savā dzīvē matemātiku? esmu, jā, Kurai klasītē tu māci matemātiku? šobrīd. Jā, tā kā mūsu skolā mācās bērni līdz 6. klasē ieskaitot, tad šobrīd es 5. un 6. mācu fakultatīvo matemātiku, mēs viņu saucam par radošo matemātiku. Tie ir uzdevumi, kas ir negluži tādi kā parastajā mācību stundā. Tie ir tādi varbūt radošāki, neparastāki un uzdevumi, ar kuriem arī var startēt kā pretendenti uz valsts ģimnāzijām uz 7. klasi. Un līdz ar to man tā atbildība ir diezgan liela. Tā skolas latiņa, kuru es esmu izvēlējusies, ir augsta, bet, jā, man patīk tas, ko es tur daru. Kas tu biji pirms direktora? Tā. Kas tu biji pirms direktora? Tu taču uzreiz nekļuvi par direktori. Nē, galīgi man, patiesībā tad, kad es sāku strādāt, man vispār likās, man nelikās, ka tas ir uz visu atlikušo dzīvi. Kā es tagad saku, galīgi nemaz. Man likās tas viss tā, es ar tādu abrīnu skatījos uz tām skolotājām kostīmiņos un domāju, redz, kā skaisti viņas tāda skolotājas, un es tur tāda jauna un zaļa savos 23 gados, bet mani audzināmie ir 13 gadus veci. Jā, tas bija tāds romantisks sākums, bet, tas bija arī gana grūti. Pirmos tos kaut kādus 9,5 laikam gadus iznāk. Es strādāju vidusskolā, Rīgas 45. vidusskolā, no kurienes man ir fantastiskākās atmiņas. Mācīju matemātiku, protams. Tad bērni bija tad pēc 5 gadiem man likās, tā kā grūti. Tad es atradu iespēju, kā sevi restartēt. Un restarts bija caur mācībām. Latvijas universitātē bija mācības skolvadībā, klātienē, ar praksēm, ar diplomu darbu, tā nopietni. Tad es to visu izmācījos, bet es atgriezos skolā un es atkal biju klases audzinātāja. Tad jau es mācīju gan informātiku, gan psiholoģiju.
Jo bērni bija tie, viņi saka, mēs zinām, ka jūs to varat, jo man tur diplomdarbs bija ar psiholoģiju saistīts. Nu, tas bija fantastisks laiks, kad tu parādi arī mūzikas novirzienu bērniem, ka matemātika ir par to pašu un ka vispār ir skaisti to saprast. Nu, tad, tad cēla Rīgas Hanzas vidusskolu. Un direktors meklēja jaunus, trakus, idejām bagātus cilvēkus. Nu, un tā bija mana tāda nākamā pieredze. Nu, vienkārši mēs no nulles radījām skolu. Un visi tie, kas mēs tur bijām, man liekas, mēs šo laiku atceramies kā kaut ko, ja mēs gan fiziski varētu teikt ar ķieģeļiem un tādām lietām nodarbojamies, bet to, kā tur būs, kāda būs tā vide un gaisotne, to mēs radījām paši. Nu, un tad es varu teikt, ka tie gadi bija tādi, ka tāda pasaka, jo nu, visi nāca ar kaut kādiem sapņiem. Visiem likās, ka tas ir kaut kas, skolā ir nosaukums, nevis numurs, un ka tur jāieliek iekšā. Un mums neviena jūra nebija par dziļu, un mēs īstenojam to, par ko mēs sapņojām. Es tagad tevi Tā kā, nu, klausos. un tad gan. Klausos tevi, un man pat pilnīgi liekas, ka tu pilnīgi esi iekšā vēl aizvien tajās atmiņās par to, ka, iet un darīt jauna traka vēl aizvien, jauna un traka, vai ne, vēl aizvien varētu projektos iesaistīties. Pilnīgi var izjust, kā jūs tur Jā. būvējat to visu fantastiski. Kolosāli. Jā, nu, pareizi tu saki, tagad jau vairāk ar tādiem projektiem, nu, laikam vēl vienu skolu izveidot savā dzīvē, laikam neiznāks, bet, nu, ir citi projekti un ir kaut kas, jā. Nu, tad tajā vienā brīdī man bija doma, nu, laikam tā izglītībā jāmet miers, jo, nu, man likās, ka es tajā brīdī esmu izdarījis visu, ko likumdošana atļauj. Skolā bija latīņu valoda, kā izvēles priekšmets, franču valoda, vidusskolēni, kā inteliģenti cilvēki mācījās dejot, brīdžu mācījās, un nu, tādas visādas lietas. Nu, man likās, nu, ko vēl, ko vēl? Nu, tad man bija, nu, kā jebkuram cilvēkam ir kaut kāds tas punkts, un es domāju, nu, labi, nu, lasu sludinājumus, nu, es neko neatrodu. Un tad draudzenes vīrs piezvana un saka, tu zini, Zālīšu skola meklē direktoru. Nu, es tādā jau pati nekādā. Es domāju, nē, nu kāda sākuma skola, ja es esmu lielo bērnu vietniece, direktoras vietniece par mācībām. Nu, kāda sākuma skola? Jūs tā kā nenormāli. Bet tad pagāja kaut kādas minūtes, un man bija kaut kāds klikšķis. Nu, kā es varu zināt, kā ir? Nu, un tad bija tas, par ko es teicu, nu, neiekāpsties, kur mēs tu nesapratīsi, kā tas ir. Un es domāju, nu, nepatiks. Nu, arī es jau varēju tur nenokļūt, mani varēja Jā, neizvēlēties nu no jā. tiem pretendentiem. Bet tad, kad es uzrakstīju CV ar visu, kādās es tur Eiropas konferencēs esmu bijusi, ko mācījusies, tad es sapratu, nu jā, laikam būs grūti tur izkonkurēt. Nu, tā jau es tur 20 gadus sēžu jau šobrīd. 20 gadus kolosāli. Jā, tas ir pilnīgi savādāk. Un kāpēc man iepatikās? Tāpēc, ka es sapratu, ka tas ir reāli vecums, kurā mums ir milzīga ietekmes lauks. Un vienkārši mēs to cilvēku dzīvēs esam ļoti nozīmīgi. Un ja vispār kaut kādā brīdī tos bērnus var ietekmēt, nu, tad tā ir sākuma skola. Tā ir atbildība, un tas ir gan skaisti, gan grūti, gan interesanti. Tā man laikam visu laiku ir interesanti. Tā es tur esmu. Visu laiku interesanti, vai ne? To saka vairāki, kas strādā skolā, saka, bērni neļauj Jā. novecot. Mēs visu laiku saglabājam to kaut kādu to Mhm. enerģijas vilni, un es pat arī vienmēr tā sajūtu un stāstu, ka patiesībā mums būt pie tiem bērniem ir tāda liela privilēģija. Nu, tu tiešām esi klāt viņām, kā viņš veidojās kā personība, kā viņš saņemās drosmē. Un tad tu kā direktori patiesībā, nu arī kā skolotāji, jā, bet tev, teiksim, man vairāk es redzu to savu klasi, jā, un tur dažas, kad aizvieto, bet tu jau redzi daudz to bērnu, kā viņi Nu, veidojas, un 20 jā. gadu laikā jau pavisam, vai ne?
Kolosāli. Nu, katrā ziņā ieiet klasē un novadīt stundu, man ir tā kā, nu, nezinu, kūciņu medus, tā kā dabūt kaut kādu tādu adrenalīnu. Tad, kad es kļuvu par direktors vietnieci, tad pie katrām skolotāju maiņām man bija sajūta, es gribu audzināt, un tad beigās sapratu, ka es sevi, nu, jābremzē, nu, tu nevari visus darbus tajā Jā. skolā darīt, kas tev liekas saistoši, interesanti. Nu, šobrīd es jau vairs nedomāju tā kā direktore, bet novadīt stundu, nu, jā, tas, Tu tas izbaudi. laikam ir tas, ko es izbaudu, protu, bet man vienmēr ir kaut kādas lietas, kuras tā kā mācos no jauna, jo bērniem arī mainās. Nu jā, nu jā. Viņi ir, viņi ir tik arī citādāki, un nu, viņi ir gan gudrāki, gan. Nu, es domāju, ka mēs ļoti augam tad, kad mēs ar viņiem esam kopā. Tā Tā. kā man patīk, jā. Superi. Bet, Teletiņ, tu esi, nu, tu saki 20 gadus jau šajā skolā un vēl pirms tam, un būtībā matemātiku vadi, ak, Dievs, cik sen, metodes zini visādas, bet kas ir tas, kur tu ņem to iedvesmu? Tu saki, bērni ir citādāk, un tu strādā arī katru reizi kaut kā ar kaut kādu savu tādu piesitienu. Kas ir tas, kas tevi iedvesmo? Kur tu smēlies to prieku, to spēku, to iedvesmu, arī metodes savā ziņā? No kurienes? It kā viegli un it kā grūti. Nē, nu savulaik es tad, kad vispār, nu, neatkarības sākās, es izmantoju, mans princips vienmēr teikt jā piedāvājumiem. Nevis tādiem sliktām lietām, bet piedāvājumiem, jo tad nevarēs pateikt vienmēr, un es esmu tiešām bijusi tik daudz matemātikas konferencēs Eiropā, ar projektiem braukājusi. Nu, es esmu avantūriste savā sirdī, un es, piemēram, nu, tas sākums ar konferencēm bija tāds, ka man piezvana kolēģi un saka, tur tā un tā pasniedzēja tagad brauks uz konferenci, bet nu, viņas pamatvaloda ir vācu. Nu, tu varētu braukt ar viņu kopā divatā, jo nu, mēs abas matemātiķis. Es saku, tu tiešām tu tā kā nopietni, jo es galīgi, nevaru teikt, ka es nezināju to valodu tajā brīdī, bet nu ne jau tā, lai kādam tulkotu. Bet kaut kādā brīdī es saprotu, bet ja tu Kāpēc to ne? nepamēģināsi, Vai tas ne? tā augšana notiek, tad, kad tu izēj ārpus tās kastes. Un būtībā nu, tas ir, es to esmu piedzīvojis, jā, tas ir grūti, tas ir briesmīgi, ka tev tur ir jākoncentrējas, bet tu tā iemācies tik daudz ko. Nu jā, tas ir viens no veidiem. Protams, es visās ar matemātiku saistītajās Latvijas matemātikas skolotāju apvienībā arī es esmu, varētu teikt, no dibināšanas brīža, nu, aicināt lektorus, mēģināt. Nu, un tad, kad vispār kaut kas jauns ienāca, arī tikko kaut kāds projektīns, es vienmēr visur esmu pieteikusies, un es to nekad neesmu nožēlojusi. Bet, nu, kā ar gadiem ir tā, ka tu jau, nu, nevelti saka, tas viedums kaut kāds atnāk, un ka tu redzi, kā tie bērni nu, kā viņi noreaģē uz tevis, taviem jautājumiem, uz uzdevumiem. Nu, un tā atklāsme, nu, viņa kaut kā Mhm. atnāk. Es nezinu, man liekas, ka tur ir, ka ja mēs esam īstajā vietā, mums ir kaut kādas antenas. Mums Vai ir ne? kaut kādas antenas, Tiešām. ir līdz, nu, tev sevi jāuzpilda visu laiku. Nē, nu, man arī ir bijuši dzīvē ļoti izcili matemātikas skolotāji, acīm redzot, tāpēc arī es esmu tur, kur es esmu. Bet tu tā kā mēģini, nu, es vienmēr mēģinu, kā vēl to varētu. Mhm. Un tas kaut kā, nu, tas noved pie tā, ka tu tās, jo tās metodas jau arī, nu, kā, nu, dzīviem cilvēkiem pamēģinot, viņas arī rodas, nu, ne jau kaut kā savādāk. Bet tu tā par matemātiku, un tagad mēs zinām, ja viss pilnīgi ārprāts ņemās, kā bērniem iet ar to matemātiku, bet es dzirdu, ka tu par to runā ar prieku, ar Jā. mīlestību. Nav tā, ka arī tas tiem bērniem pielīp, ka tu ar deksmi, ka tu ar deksmi stāsti, cik tas ir interesanti, nevis nogurdinoši, bet ka tas ir interesanti, kad ir apkārt dabā tas viss ir, ka apkārt dzīvē tas viss Mhm. ir, ka mēs principā dzīvojam matemātikā. Nav tā, ka tiem bērniem arī pielīp tieši tā tava, nu, tā sajūta.
Tā deksme. Nu, es jau varu iedot tikai to, kas man ir. Un ja man tas patīk, un es to saskatu, un man ir tās zināšanas, tad es to varu viņiem iedot un izstāstīt. Tas jau ir laikam tas stāsts. Ja man pašai īsti nav skaidrs, kur to likt, tad tas viss ir grūti un sarežģīti. Man vislielākais gandarījums gan laikam tas bija vēl pašā pirmajā 45. vidusskolā, kad mūzikas novirziena viena meitene teica, kaut kā interesanti. Nu, Mīļākā skolotāja, nemīļākais mācību priekšmets. Un tad man likās, super, ka tas ir tā, ka tu vari, tie ir cilvēki, kas caur mūziku ies tālāk, bet tu viņam neesi kaut kādu riebumu vai radījis Jā. kaut ko tādu, ko viņš nestāstīs mūsu ģimenē, nē, nevienam labi neiet. Jā, to ir, Tas ir tas tas ir jā, gandarījums, vai ne? jā, jā, tas ir gandarījums, jā. Un to Elita, gandarījumu jau arī jāmāk pašam kaut kā radīt. Caur tām manām darbībām jau ir arī tas, ko es saņemu pēc tam no tiem jauniešiem vai bērniem. Kur tad citur jau tas nerodas? vai ne? Elitiņ, bet saki Tā. lūdzu, nu skola jā, matemātika jā, konferences jā, bet ko tu dari ārpus skolas? Nu, direktora amats vispār, cepuri nost, es neapskaužu, jā. Man liekas, ka tur tās visas peripētīs, kas jums tur jāpiedzīvo, bet ko tu dari ārpus skolas? Kas ir varbūt tev kāds cits hobijs, vai, ja ir? Kaut kādas aizraušanās, ko tev vēl patīk darīt, kas tevi vēl tā kā piepilda tīri kā cilvēku, kā elitu, vienkārši kā elitu. Oh, kaut kā dažādi tie virzieni, man patīk mācīties. Bet tā, ne visu pēc kārtas. Parasti man tā mācīšanās mānija uznāk tad, kad ir kaut kāds zemais punkts. Jo, teiksim, ar coachingu izglītībā es nonācu tāpēc, ka es pati savā dzīvē sajūtos kaut kā nekā, un es vispār tādu vārdu nezināju. Mhm. Es vienkārši palasīju dažādos piedāvājumos, ko var mācīties, un tad bija tā, hops, tu aizēji, un tu saproti, ka tas ne tikai priekš šī brīža manas personīgās nelabas jūtas, lai es Jā, uzlabotu, bet ka to es ritīgi uzreiz ievilku izglītībā, skolā un sapratu, ka nav nejaušību. Es patiesībā ļaujos nejaušībām un dēļ nejaušībām. Es esmu arī uz tālām zemēm aizceļojis ar cilvēkiem, iepazinusies pilnīgi vienkārši ļaujoties liekas utopiskām lietām. Laikam tas trakums, jā, es pavisam sen esmu ar stopiem ceļojusi, tas laikam ir tas. Mans traka. tālākais punkts ir Sanktpēterburga. Aha. Uh, Ar stopiem. jā, gan turp, gan atpakaļ. Ai, Bet tas bija ļoti sen. Nu, man patīk dzīvē mēģināt, man patīk ceļot. Un, ja man piedāvā ceļojumu, tad ir jābūt tādam ļoti argumentam, kaut kādiem apstākļiem, lai es teiktu nē. Es visbiežāk pasaku jā, un tad domā, kā, ja? un tad domāju, kā. Tā Aha. es te vienā šīs vasaras braucienā stundas laikā starp 11. vakarā un pusnakti mainīju visus nākamās nedēļas plānus absolūti un devāmies ceļojumā tādā jau patālākā. Jā, man liekas, es ļaujos dzīves piedāvājumiem. Man patīk ceļot. Tas ir tas, kas man dod, jo tad tu nomaini tapetes. Tad nomainās viss, tad nomainās, tu atslēdz ikdienu pēc pilnas programmas. Daba ir kaut kas tāds, gan mežs, gan, man ir dārzs, un tas ir atkal, man ļoti zied. Es varētu, ja man būtu laiks rāvēt, es varētu visu apstādīt, bet arī telpās es esmu par ziediem. Man liekas, ka ja man nav ziedošu augu tūmā, tad Mhm. kaut kā nav. Mhm. Tad kas tad vēl tāds? Teātris un koncerti. Tie ir atkal tādas ziemas sezonas, un arī tas ar laika gaitu mainās. Es skatos, kāda veida izrādes es tagad, kādas agrāk.
un ka tā mūzika nebija tik izteikta agrāk, ka tas ir kaut kas, kas laikam harmonizē, pat nevar. Mhm. Bet man vispār, man dod enerģiju un arī atpūtina, tad, kad ir kaut kādi atšķirīgi darbi. Es Aha. uzņemos pienākumus, kuriem liekas, ka vispār nav laika. Ka liekas, nu, ak, kad? Un tas iedod tā kā degvielu, vitamīnus, nu, kaut ko tādu. Tad pavisam atkal nu, par hobiju īsti ne, man adīt patīk. Es vispār Aha. dzīvē esmu ļoti daudz adījuši, šobrīd tā kā mazāk, bet man tas process, man mājās ir daudz nepabeigtu adīkļu, jo patiesībā nav jau tās vajadzības, bet Jā. tas process man sagādā Nu, tāda savā baudu. ziņā meditācija, vai ne? Jā, jā, Rādi, tu kaut ko jā, rādi pie viena un pirkstiņi jā, kustās un vai jā, ne tāds ieraugi. Un tad kaus. man patīk arī. Es par zīmēšanu īsti to nevaru krāsot, vai tās ir mandalas, vai Jā, vienkārši tā kaut ko pazīmēt. Tad, kad es audzināju klases, tad es uz Ziemassvētkiem katram bērnam pati ar roku zīmēju, krāsoju apsveikumu, un katram ar roku rakstīju arī nu, to apsveikuma pantiņu. Nu, kausā. šobrīd, protams, es to nedaru, bet man nāk tādi periodi, ka man ir vajadzība to darīt. Bet vispār man liekas, ka man milzīgs iedvesmas avots ir cilvēki apkārt. Tie Mhm. cilvēki, nu, tie ir tādi dopinga cilvēki, par kuriem, nu, tad, ja tu tā prasītu, tad man ir pilnīgi manā galvā uzreiz tie tēli, kuri man liekas, ka es. Tā ir mana sola biedrene, arī skolas direktore. Nu, viņa arī matemātika māca, bet vispār viņa ir fiziķe. Angļu ģimnāzijas direktora Māja Kokara. Nu, mēs abas izglītībā esam ļoti sen. Tad man liekas, lai kur mēs strādātu, mums ir bijuši tādi rituāli, kad apmēram reiz 2 nedēļās satikties un vienkārši pie tējas tur parunāties Mhm. par to, kā ir gājis. Un, man liekas, tas ir jebkuram skolotājam un vadītājam vēl vairāk tas ir būtiski. Tas ir fantastiski. Tā kā bezmaz Jā, supervīzija, bet ar savu tuvo cilvēku, vai ne? Kurš tevi jā. saprot no pusvārda, tu viņu saproti, un tu vari Mhm. gan izkristīt sirdi, gan arī Mhm. iedvesmoties, vai ne? Fantastiski. Jā, Elitīna, bet nav tā, ka, nu, ka, piemēram, tu saki, es ļaujos un tā, bet jo tu vairāk ļaujies, tad avantūriste esi, ja? Bet jā. jo tu vairāk ļaujies, jo tās iespējas arī vairāk nāk. Tās iespējas nāk, bet viņas nāk. Es esmu tagad sapratusi, ka es pasaku, ko man vajag. Un Un pirms pusi. gada tā bija, ka es gāju savām vietniecēm, teikt, es saku, es neticu. Es zināju, ka man vajag kaut kādus drukas darbus, un man vajag uz konferenci, man liekas, kaut ko ēdam. Un atnāk cilvēks un saka, ka viņam ir šie uzņēmumi. Es vienkārši domāju, ka nu, kaut kas ar mani, nu, ka Nav tā jau ir labi. maģija, nav Jā. labi. Nu, parasti jau Bet tās vispār tas tā strādā. Tāpēc ir jā, jādomā, ko mēs runājam, ko mēs domājam, ko pasūtām. mēs darām, Mhm, jā. Ko tu pasūti, jā, to tu dabū. Vienkārši tev tas nostrādās zibenīgi, mhm, jā. Nu, jā. fantastiski, Tā, fantastiski. tā kā nu, tie cilvēki, nu, es saku, kaut vai. Nu, man nekad dzīvē nav bijis sapnis nokļūt Amerikā. Mhm. Bet, nu, jau tagad, laikam, 12 gadi būs atpakaļ. Nu, ne, bet tad ir zvans no vienas draudzenes. Viņa saka, es nejauši vienā ceļojumā iepazinos sievieti no Kalifornijas. Viņa mani aicina, bet mašīnā vairāk vietu. Vispār es aizbraucu uz Ameriku uz 3 nedēļām, reāli pie cilvēka, kuru es patiesībā uz vienu Dailas teātra koncertu mēs kopā aizgājām, lai iepazītos. Tā mēs pavadījām Amerikā 3 nedēļas ceļojot, bet tas cilvēks ir arī, nu, nav vairs šī cilvēka, tagad jau tūlīt būs gads, nu, kurš pusgadu dzīvoja Latvijā un pusgadu Amerikā un pārliek latviešu tautas dziesmas kā milzu vērtību angļu valodā, jo ļoti daudz latviešu cilvēku ir ārpus Latvijas, kuri varbūt ne tā. Nu, un man liekas, ka tā iepazīšanās ar to Ievu Auziņu Sentivāniju man ir tāda, nu kā dāvana. Bet, ja es nebūtu tādai avantūrai, nu, braucam uz Ameriku, Vai ne? Tu nu, nemaz nezinot neizzinātu. īsti uz kur. Jā. Nē, nē, un tā ir, nu,
tas ir viens piemērs, un nu, tagad arī tie pasaules apceļotāji, es viņus saucu par saviem ķīniešiem, nu, atnāk studenti skolvadības praksē, un kā mēs iedraudzējāmies, nemāku izskaidrot, bet šobrīd Laina Pērs ir uzrakstījis jau 5, varbūt pat 6, tagad meloju, apceļo pasauli, sākot ar stopiem pēc tam, un mēs regulāri uzturam kontaktus, mēs regulāri dalāmies, viņa angļu valodā ar vīru māca ķīniešiem angļu valodu, un vienkārši, bet šī komunikācija ar šiem, 30 gadniekiem, ir kaut kas tāds, kas man uz to pasauli liek paraudzīties no citu skatu punkta. Un man Principā liekas, tāds caur to es kā klasē bagātinošs. esmu vērtīgāka. Vai ne? Tāds Jā, bagātinošs, jā. bagātinošs, tu kļūsti bagātāka, 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 vai ne? Nevis nabagāka, bet tu Mhm. ar katru šādu kontaktu, ar ļaušanos patiesībā, tu paplašini Jā, savu ar pasauli, ļaušanos, jā. paplašini savu pasauli, ļauj ieskatīties savējā, uzzini, ka par kādu citu vairāk, ko citkārt tu nemaz nezinātu, jā. Bija un Nē, bija un dzīvo tālāk, kolosāli, kolosāli, kolosāli. jā. Elitiņ, vai tu atceries savu pirmo, tad, kad tu pabeidz skolotājs un gāji strādāt uz skolu? Atceries kaut kādu sajūtu, vai bija satraukums, nebija satraukums, prieks, neprieks, kā tev tur bija, vai jau aiz jau tālu? Nu, es atceros, man pirmās skolotāja dienas Rozā Lācīts vēl tagad dzīvo savu dzīvi. Ah, Jā, un ar šiem tiem cilvēkiem arī es vēl joprojām kontaktējos, kuri bija tie mani audzināmie skolēni. O, nu, patiesībā es ļoti neticēju, ka es spēju būt skolotāju, un toreiz nebija 3. ģimnāzija, bija Rīgas 3. vidusskola, un man 5. klasē bija prakse, un pateicoties šiem fantastiskajiem bērniem, un pasniedzējam, kurš bija ļoti prasīgs. Bet, tā, es klausījos, ko viņš man par tām manām stundām stāstīja publiski tajā prakses noslēgumā. Es domāju, tas tiešām ir par mani. Tas vienkārši man deva kaut kādu to ticību, ka es varu. Nu, un tad, kad es nonācu 45. skolā, jā, man bija, protams, ka man bija. Nē, nu vēl jau vairāk, ja man nāk pieredzējuši kolēģi klāt un saka, mēs paspiež roku un saka, nu, laipni lūgtu mūsu pulkā un izsaka līdzjūtību ar trakāko klases skolā, 7. a, tu C. to nezināji un Nu, nepamanīji, tieši jā, tā, bija labi. tieši tā es jau vēl nezināju, no kā baidīties. Jā. Oh, nē, nu, gāja visādi. Bet mēs esam, nu, es nezinu, draugi, labi paziņas, mēs satiekamies. Viņi man sauc par čau skolotāju, bet tā sajūta, jā, man bija apņemšanās, un es laikam zināju, es klausījos viņos, es nemēģināju, nu kā 13-gadīgam mēģināt mācīt dzīvot uzreiz, bet bija tie kaut kādi pamatprincipi, par kuriem, par to kopā dzīvošanu, nu, man laikam bija tik daudz tāda saprāta, paust viņiem, un tad mēs diskutējām, mēs runājām. Es atceros, kā uz 7. klasniekus vest uz rudens gleznu izstādi visus. Es teicu, vai nu viņi, un tad viņi pēc tam arī stāstīja, kā viņi saka, bet bija jau diezgan forši. Aha. Un, nu, tā, ka tās lietas kopā, un bija tādas taču ģimenes, kas nu neiet uz tādām gleznu izstādēm. Un, nu, tas satraukums bija. Bet es laikam biju ļoti gatava, nu, gaidīt, klausīties. Nu, ja vajag runāt, bet neskriet ar kaut kādu savu tādu, nu, tagad darīsim tā. Nu, man liekas, pusaudzim tā Mhm. ir sarkanā lupata, un laikam tik Mhm. daudz man tajā jaunībā tā saprāta bija, nu, nedarīt. Bet tajā pat laikā bija tur kreņķi, puķi un asaras, un bija jau arī vilšanās par, nu, pirmkārt, es jau ļoti laikam ņēmu pie sirds daudz ko varbūt ar laiku tu iemācījies ar to tikt galā, bet bija interesanti. Tad, kad mēs satiekamies, ir ļoti interesanti. Nu, Super. katrā ziņā pēdējā salidojumā pirms gada, nu, ar tiem jauniešiem man vispār bija 7 gadu starpības, viņi mācīja informātiku.
puisis demonstratīvi sēdēja kāju par kāju, laikraksts cīņu pacēlis un mēģināja mani, kā viņš teica, es mēģināju tevi izvest. Viņš saka, tu man pastāstīji, kā tas bija, ka mums neizdevās tevi Vai tā ne? izvest. Nu, Tiem jā. trakajiem septītajiem, vai ne? Nē, tas jau bija vidusskola, tas jau bija jau Jā. to, vai 9. vai 10. klase, tie bija Jā. vēl lieli, tiem bija 16 gadi jau. Ārprāts, Man 23, viņiem 16, tad viņi mēģināja provocēt visādi. ārprāts. Nē, nu bija arī tur, kurš nemēģināja. Nu, tā bija tāda milza dzīves skola, bet tur bija, manuprāt, tāds skolotāju kolektīvs, tik inteliģents, tik atbalstošs, ka tas, ko es kā skolotājs iemācījusies, laikam tajā 45. vidusskolā arī esmu iemācījusies no ciem cilvēkiem, un mēs ar daļu no viņiem, kas nu vēl ir dzīve, arī komunicējam. Un mums ir daudz skaistu atmiņu vienmēr. Un, man liekas, tas ir tas, kas arī dod to spēku šodienai, kad tu saproti, ka kaut kas izdodas un ka tu tiem cilvēkiem esi bijis svarīgs. Un ja to tā var saglabāt, es domāju, tad arī var strādāt skolā. Nu, ka ir labie mirkļi jākrāj. Jākrāj labie mirkļi, vai ne? Tas tie, Jākrāj labie jā. mirkļi. Viņi ļauj mums iet uz priekšu. Mhm. Ka tas ir tas, kas Bet, zin kā, dod. noteikti ir kāds. Es arī esmu par to, ka mēs krājam labos mirkļus, mēs viņus faktiski kultivējam un audzējam un dzīvojam tajā pārliecībā, ka kur ir mūsu uzmanība, tur ir mūsu enerģija, vai ne? Ja Jā, mēs pievēršam jā. uzmanību tikai slikti, tas nenozīmē, ka mums vajag izlikties, ka to slikto brīžu nav, bet labā ir, es esmu miljonus pārliecināta un redzu to, ka labā ir daudz vairāk, bet tomēr, ja tev ir jāpajūt, nu, vat kāds varbūt bijis tāds izaicinošāks brīdis vai kāds, kad ir vai nu tāds kaut kas, nu tāds, kad uz jautājumu zīmes vai palikšu šeit vai nepalikšu, varbūt tieši prom. Ja tev kaut kas tāds ir bijis, padalies varbūt, un kā tu tiki ar to galā? Jo tu vēl aizvien esi pedagoģijā, ja? Tā tad tiki galā, ja kaut kas tāds ir Jā, bijis. esmu. Mm. Jā, nu redz, lai es kā direktores kļūtu, tāpēc, ka es gribēju iet prom no pedagoģijas. Aha. Kā jau iepriekš minēju, jo tad man likās, es visu esmu izdarījis, un es neredzu sevi, ko es tur vēl tajā likuma ietvarā varētu darīt. Tas bija tāds punkts, ne, ikdienā jau arī tādi, protams, ir, ka daudz, ka tev liekas, tu vairs neredzi, bet man ir vajadzīgs kaut kāds izaicinājums vienmēr. Mhm. Patiesībā, ka es pārvaru kaut kādu grūto brīdi, manī rodas spēks un ticība. Tad, kad es izdaru to, ko es esmu atlikusi varbūt, arī manī rodas kaut kāds, Viss ir. Viss ir. man te kaut kas Viss ir. Viss uzskrēja. ir. Viss ir. Viss ir. Oh, nu, vēl es mēdzu kaut ko jaunu pamācīties. Es jau te pieminēju, kā es ar to coachingu, piemēram, man krasi mainījās attieksme pret izglītību brīdī, kad es 50 gados izdomāju, ka vajag autovadītāju tiesības dabūt. Jo man likās, vai nu šajā dzīvē vispār šo darīt, tad tas ir jādara tūlīt. Nu, nevar vairs gaidīt. Bet arī ar tādu, es gāju ar tādu, ja man nepatiks, tad es neturpināšu. Aha. Jo es noliekot teorijas eksāmenu, nebiju iekāpus nevienu reizi mašīnā, es vienkārši visu biju samācījusies. Un es zināju, ka man Čakli, tikai tās ļoti 5 čakli. nedēļas, un ilgāk es čamāties nevaru. Jā, un mēs no grupas 3 nolikām, 18-gadīga meitene, kundzīte 50 gados. Un tad, kad es iekāpu mašīnā, es domāju, es iekāpšu, bet, ja nepatiks, es neturpināšu. Bet iepatikās. Un tajā laikā es sapratu, ka uz šo pasauli var raudzīties no vispār citas skatu punkta. Ka tas, ka tu sēdi mašīnā, man bija adrenalīns, es nezinu, es gadu, 2. Man visi piemēri bija par ceļu, par braukšanu. Es eju klasē un visu laiku tos piemērus, jo man tas ir devis tā, ka tā pasaule var arī būt tāda, ka tu esi uz zemi, tie cilvēciņu mašīnas un viss, kā tur notiek. Nu jā, tad vēl ar to pašu angļu valodu. Man vienmēr ir paticis tieši angļu valodu mācīties. Man ik pa brīdim ir bijis doma, varbūt mācīties, lai citiem mācītu. Bet man patīk tas mācīšanās process. Un tad, kad tu mācies,
tu esi tajās skolēna kurpēs, un man liekas, ka tas arī ik pa brītiņam, vai tie ir autokursi, vai tā ir angļu valoda, vai tas ir nu, kaut kādas vadības ziņas, bet pabūt tajā lomā, ka es tagad mācos, tad pirmkārt es redzu, kā no malas, ko tas pasniedzējs dara, kur dažas lietas varbūt vienkārši stulbi izskatās, un ka apmēram mīļā tu gan tā nekad Aha, nedari, vai jā. otrādi novērtēt, nu, novērtēt, kā tā komunikācija vispār rodas, un tas man liekas, un ka es uz tādiem, uz kaut ko ārpusē aizeju, nu, tad man ir, manuprāt, ka es ieeju skolā, man 2 dienu konferenci var iedot tādu adrenalīnu, ka man mēnesi pietiks, ka es jau lidoju virs zemes, jo man liekas, ka es vēl šito. Es, es nezinu, ir varbūt cilvēki, kuriem vajag to rutīnu un ierasto un neko, bet man vajag to daudzumu, to dažādību. Mhm. Man vajag, ka es vēl kaut ko padaru, es kaut ko noorganizēju. Es esmu lektore, kaut kur es padalos ar to, ko es daru. Nu, it kā fiziski aizņem stundas, bet tas Bet kaut ko burbulē, vai dod. ne? Tas tāds Nu, ja, tā kā motoriņš, vai ne? jā, Mm. jā, bet vispār, nu, ja tā pavisam pa nopietno. Mums bija ļoti šodien interesants, man vietnieces vienkārši malači bija tur tādu vingrinājumu, aizsūti sev 3 cilvēkiem īziņu. Es atrodos pedagoģiskās padomas sēdē, un man ir jāpiedalās projektā, kādas 3 īpašības tu par mani Aha, vari, nu, ar ko es esmu jā. vērtīga. Nu, un tad mēs visi, mums ar to arī, nu, gandrīz pašā sākumā bija, un es šiem 3 cilvēkiem arī sevim aizsūtīju, bet tas ir tik fantastiski, ka tev atsūta, ka tu to vari labi, nu, ka tev kāds pasaka, tu tiksi ar to galvu, nu, tā kā pasēž, paklusē, padzer tēju, kafiju, bet tev kāds, bet tiešām tavs cilvēks. Nu, vai tu tā būtu, vai tā mana pati sola biedrene Māja, bet tāds cilvēks, kas manā tajā vērtību Mhm. skalā ir kaut kas, ka viņš man pat, bet tu ar to tiksi galā. Viņš tev Man tic, liekas, vai ne? ka Viņš tic viņš tavam tic, spēkam, viņš redz, ka tu jā, vari no sirds, nevis jā, ka viņš ir runāšanas pēc, pamanījis. vai ne? Mhm. Jā, Super. es domāju, ka tām ir tāda milzu vērtība, un tas ir gan, nu, tikai tagad ir otra lieta. Ir jau kuram ir slikti, ir jābūt tajā stāvoklī, ka viņš dzird vispār, ka Jā, kāds runā. protams. Ja ir tā slikti, kad man ir ausis ciet, un es emocijas ciet, un es vispār esmu sevī, tad nav jēgas runāt. Bet, ja es tiešām esmu gatava dzirdēt kādu, kas man liekas vispār skolā, izglītībā, tas, ka es māku klausīties un sadzirdēt, man liekas, ir būtiskākais, jo runājam jau mēs daudz. Runājam mēs daudz, vai ne? Super. Elitiņ, Jā, mēs arī šodien. Jā, jā, bet mums ir par ko runāt, mums ir ko teikt, vai ne? jā, Klau, nu, tu kā direktori arī, bet es tā paturu visu laiku arī klausītājiem prātā, ka tu esi arī skolotāja, jā, un arī zini, kā tas ir stundas vadīt, un gan zinu. kolektīvu vadīt, gan Mhm. arī satikt dažādus skolēnu vecākus. Saki, lūdzu, kas būtu tev tas vēstījums, ko tu labprāt pateiktu, ko tu jūti, ka varbūt ir vērts vecākiem, skolēnu vecākiem sadzirdēt? Kas ir tas, ko tu pateiktu, ne tikai to savu klašu, kur tu audzini, bet vispār skolēnu vecākiem? Ko tu teiktu viņiem? Nu, tas laikam izklausās pirmais, varbūt arī drusku banāli, uzticies skolotājam, bet Mhm, nu, to uzticības tiltiņu noteikti ir jāuzbūvē no abām pusēm, jo ja es jau ieraugot vecāku, kā skolotāju īsti neusticos, un viņš man, nu, mhm, tad es varu teikt vai neteikt, nestrādās. Uh, Nu, un arī jāpieņem laikam arī, ja ir klasē 30 bērni, kuriem katram ir 2 vecāki, no ar visiem cilvēciski nevar gribēt cilvēciski saskanīgu kontaktu, jo mēs esam ļoti, ļoti atšķirīgi, ar ļoti, ļoti atšķirīgām gaidām un redzējumu par dzīvi. Bet tas, kas man liekas, ir neatkarīgi pieņemu, nepieņemu, ka
mēs saprotam, ka vecāki redz bērnus atšķirīgi no mums, un, un to, ka vecāki zina, ka mēs kā skolotāji bērnus redzam no citas skatu punkta un saredzam viņos citus talantus nekā to saredz ģimene. Un tas gan, man liekas, ir būtiski, jo man ir bijuši daudz tādu, tādu gadījumu, kad tas vecāks varbūt pat nenojauš, kurā virzienā tas viņa bērna talants, kuru es redzu klasē. Un man liekas, ka vecākiem, ja viņi grib atbalstīt savu bērnu, viņi grib palīdzēt bērnam, ir jāsaprot, ka tas skolotājs ir tāds labs informācijas avots, kas var pateikt, kā tas mans bērns izskatās. Viņš varbūt mājās ir bailīgs vai gluži otrādi drosmīgs, bet viņš ir pilnīgi pretējs un arī viņš darbojas pēc citādiem likumiem, pēc citādiem principiem. Tad, kad viņš ir klasē, viņš dara skolas lietas, savu darbiņu, un viņš tos par tiem saviem talantiem bieži vien, viņš arī citādi runā jau pat par to. Tā kā man liekas, ka tas ir, mēs katrs redzam, ka lapai vienā pusē ir tie burti, otrā nav. Viena puse viņus redz, otra viņus neredz. Un tas, ja grib sarunāties, tad laikam ir jāklausās un jāuzdod jautājumi. Tu tā labi pateici, ka redzēt skolotāju kā labu informācijas avotu, vai ne? Jā. Jo mēs jau daudz redzam un vērojam un esam iekšā tajā bērna dzīves daļā diezgan ilgu laiku, jā, no tās dienas. Un diezgan daudz var pamanīt. Mājās pat varbūt reizēm pat nosacīt mazāk, jo viņš aiziet vakarā noguris, ja, aiziet varbūt gulēt, pasaka mani netraucēt, ja, un viss, un to ikdienas dzīvi, to aktīvo dienas daļu. Patiesībā skolā mēs varbūt pat redzam reizēm vairāk. Un tādā darba dzīvē, nevis brīvdienās, jā, tur uz kuģīša vai dārzā vai laukos, bet tādā darba dzīvē, kur tas resurs parādās un tieši tas potenciāls uzplaukst lielākajā mērā, vai ne? Jā, man ir bijušas tādas situācijas, kad es uzdodu jautājumu, es saku, bet mājās jūs kaut ko lūdzat bērnam izdarīt, viņš to dara tūlīt, viņš atliek uz īsu brīdi, uz ilgāk. Un vecāki samulst, jo viņi vispār nedomā. Jo tā mājas dzīve jau pēc savas būtības un mērķa ir pilnīgi citādāk, kāpēc mēs esam kopā. Un viņi tā sāk gudrot. Tad es mēģinu uzvedināt, par kādiem vispār darbiņiem. Viņš saka, jā, laika mums ir. Es saku, jā, bet stunda ir 40 minūtes. Un es tagad saku, viņš tur kaut ko skatās. Es saku, kā mēs kopā, kā jūs varat palīdzēt man šo attīstīt? Kā es jums varu pateikt, kas tur notiek? Jā, tam vecākam, lai viņš, mana vēlme laikam jābūt tāda, lai vecāki arī šo saprot, ka no tā skolotāja viņi par savu bērnu var uzzināt milzu daudz visu ko, ja vien viņi uzdos šos jautājumus, un savukārt mēs jau varam stāstīt. Otrā pusē jāsadzird, dialogs ir kurā gadījumā. Apusēji, un tad var ieraudzīt pilnīgi citu cilvēku, par ko tam bērnam deg acis skolā un ko viņš uzdrīkstās darīt. Tā kā, tas ir tāds. Kāda būtu tava ideālā skola? Tu esi, redzi, pati piedalījusies tādā, skolas radīšanā, jā? Jā, un ja tev būtu iedomājies viss iespējams, jā? Un tu varētu izveidot savu ideālo skolu, bet Latvijā, mēs par Latviju. Kāda tā būtu? Kāda būtu stunda vai kāda būtu vide tur? Kāda tā būtu? Katrā ziņā, man liekas, tas pamatakmentiņa nosaukums ir brīvība. Visplašākajā nozīmē, jo es pati vienmēr esmu, kā tu sākumā teici, avantūristi, es vienmēr esmu darījusi klasē to, ko es esmu uzskatījusi par jēgpilnu, par arī, ir tādi lielie normatīvi, bet tā mācība priekšmeta ietvarā tu vari vienmēr atrast, darīt to, kam tu tici, par ko tu iestājies. Un man liekas, ka skolā
ideālajā arī ir, ka tas skolotājs pats var realizēt, protams, sarunājoties ar citiem. Nevar kolēģis ar kolēģi iet pretrunā, tas ir pilnīgi skaidrs. Nu, un ir jābūt skaidrai tai sistēmai, kā mēs šajās sienās darbojamies. Un par to zina tie vecāki, bet to, ka daudz iet ārā, daudz ko dara kopā, un tas ir izplānots, un tam ir skaidrs mērķis, ar kādu dara, lai man nedrošajam rastos drosme, pārgalvīgajam būtu skaidrs, ka vispār, ja ceļš ir plats, tad tas tomēr ir divvirzienu, un man ir jārēķinās, ka Ak, pretī Dievs, cik tu kāds labi var pateici! braukt. Šitas jāatcerās. Ja ceļš ir Jā, plāts, tad tas ir jā, divvirzienu. Ja ir šaura taciņa, tad jā, ej pa savu šauro taciņu, ja, jā, bet ja plāts, jā. tas ir labs jāteiciens Nu, kolosāli. man ar tavām vajadzībām ir Jā. jārēķinās, un tas ir es klasē, to varētu tagad tiem sestklasniekiem, man liekas, viņi pavasarī no manis vienmēr dzirdēja. Es saku, es nezinu, kā tu, es esmu par godīgām attiecībām, vai tu gribi, lai tā kā tu tagad dari, es pret tevi. Bet par to skaļi runāt, jā, vai Jā. mēs spējam, varam runāt, tā sakarīgi, jēdzīgi par lietām, kas notiek ar mums, jo es neuzskatu, ka klasē ir jābūt ļoti maz bērniem, un tad būs ideāla izglītība. Manuprāt, manā praksē tas nekad nav piepildījies. Tad, kad mēs savulaik tajā pašā skolā, kur veidojām pa līmeņiem 7, 8, 9 klasē, matemātiku dalījām, 4 skolotāji gāja vienlaicīgi, bet bērni miksējās tik, cik viņš šobrīd var. Un Mhm. viņam bija iespēja nonākt nākošā, bet visiem stunda notiek vienlaicīgi, bet pie atšķirīgiem skolotājiem, ar klases biedriem, skolas biedriem vienādā tempā. Un tad bija tā, ka manā grupā bija 30, tā kā pēc likuma 3-4, bet iznāk, ka tas 3-5, saka, ja bija 3-4, tad būs 3-5. Un tas nekādi, tas skaits nav tas, kurš, Mhm. ierobežotu. Ideālā skola jau ir tā saskarsme. Man liekas, ka tas, ka mēs runājam, sarunājamies, Mhm. bet mēs sarunājamies pēc mums jau nospraustiem ceļa stabiņiem. Nevis mēs vienkārši izrunājam stresu. Tas nav par to, Mhm. ka mēs par mācības ir darbs, man ar algu, bērnam ar citu algu. Un ka mēs tajā skolas ietvarā, protams, es domāju, ka te runāt par tehnoloģijām un aprīkojumiem, es pat īsti nezinu, vai Vai Latvijā ne? ir varbūt tāda skola, bet ne jau tajās iekārtās, manuprāt, Jā. būtība jau ir cilvēkā. Vai Un, ne? un arī vai vajag ar baltu lapu un zīmoli, jā, tas ir cits stāsts, bet to, ka vajag ar pārliecību un ticību, ka izglītība var būt jēdzīga, bet mēs, tie pieaugušie, viņu padarām vai nu par formālu, Mhm. vai nu par jēdzīgu un saprotamu. Un tāpat kā matemātika, kā tu teici, ir visur, tāpat arī par to mūziku, kuru mēs nesam iekšā. Un, Mhm. par jebkuru mācību priekšmetu, manuprāt, ja to izrunā un visiem viss ir skaidrs, kārtis, kā te notiks, un tas ir pieņemami. Protams, ir izņēmumi, ka bērniem var būt kaut kādas grūtības, tad tas ir Nu jā, cits tas, stāsts. protams. Mhm. Bet man liekas, tas cilvēciskais ir primārais, ka mēs dzirdam kolēģus, mēs protam, varam un sarunājamies ar vecākiem, bet nevis izrunājam tagad tā visu pēc kārtas, bet tiešām tā. Mērķtiecīgi, vai Mēs ne? zinām, šodien ir Jā. pusstunda, jautājumi ir tādi un par to, un mēs virzamies uz priekšu, bet to, ka skola varbūt ar prieku un jēgu, tam es ticu, un tas nav arī. Jā, protams, es priecātos, ka 25 bērnu klasē sēdētu. Noteikti tas būtu patīkamāk visiem, Mhm. bet Ir kā ir. katram ir tā, Ir ir kā kā ir. ir. Super. Jā. Elita, kas būtu tāda viena dāvana, ko tu labprāt uzdāvinātu visiem pedagogiem, arī sev tai skaitā? Viena nebūs. Vienu. Pacietība un saule.
pacietība un saule. Super. Un es varu paskaidrot, kāpēc. Tāpēc, ka man liekas, ka mēs, kāpēc mēs pa Latvijā par izglītību runājam slikti? Tāpēc, ka mūsos nav pacietība. Nu, nevar kaut ko tā uz ātro. Mēs zinām, ka ne visi bērni pēc grāmatas noteiktā vecumā sāk staigāt, un ne visi vienā Mhm. vecumā sāk runāt. Bet tad, kad mēs aizejam jau līdz zināšanām, tad mēs šo aizmirstam. Un tad mums gribas, lai visi visu var ļoti ātri. Un ja kaimiņienes bērns jau tur ir jau olimpiādē pirmais, bet manējais tur ir piektais, es jau sāku nervozēt. Nu, es tagad Jā, nu pārspīlēju jā, bet gan var, par jā. skolotājiem, gan par vecākiem, tāpēc, ka tā pacietība. Mēs nezinām, tas talants varbūt 25 gados viņam Mhm. atnāks un saslēgsies un vēl un mācās visu mūžu. Tāpēc tā pacietība ir vajadzīga visām pusēm. Bet saule man šķiet, ka tas tā ir, jo es esmu tas cilvēks, kuram, ja būs saulaina diena, tad tā ir manējā. Cik forši, Bet, ja vai ne? tas ir rītīgi tāds drūmais, ne, silts lietus man patīk, bet tas drūmums un tumšums, nu, viņš spiež. Mhm. Viņš spiež pie zemes, tāpēc man liekas, tās ir. Ja Latvijā mums būtu daudz vairāk saulaino dienu, es domāju, ka mēs arī būtu tādi jastrāki. Saulaināki, vai ne? Būtu Tā saulaini. paši, nu, tas ir. Jā, tā Nu, ir. es personīgi to izjūtu, tāpēc Jā. es saku šo. Nu, vēl ir arī par izbrīnu, saglabāt šo spēju brīnīties, bet tādu Tas īstu jau būs pie patiesu. padomiem. Labi, Nesti, nav tas padomu. jau būs pie padomiem. Tu jau te Jā, mūs apdāvini. Tu jau nē. mūs te apdāvini ar daudz dāvanām. Tagad ejam labi. Ja tu saki, ka vajag saglabāt izbrīnu, tieši mums palikuši ir vēl pāris jautājumi šai sarunai, jau tuvojamies izskaņai. Trīs tādi padomi, ko tu teiktu labākai dzīvei. Vispār. Nu, principā, protams, Mhm. skolotājiem arī, bet es pieļauju, ka mūs dzirdēs arī ne tikai skolotāji, un arī Mhm. tie padomi var noderēt katram. Trīs padomi labākai dzīvei. Laiks sev. Mhm. Tam, ko tu tajā brīdī nu, vēlies, gribi, sapņo. Jā, laiks sev. Labākai dzīvei, manuprāt, noder drosme. Drosme darīt to, kam tu tici. Nu, nu jā, drosme darīt, drīzāk pamēģināt Mhm. to, kam tu tici. Tā. Un trešais. Pieņemt to, kas ar tevi notiek, un uzdot jautājumu, ko tas man māca. Cik vērtīgi. Jo tas, kas atnāk, atnāk ar kaut kādu nodomu. Un nav ne labu, ne sliktu to, manuprāt, situāciju, bet ko šī situācija man māca? To man arī par to mēs kaut kad pirms gada ar klasi, kas pirms 20 gadiem bija beigusi vidusskolu. Viņi uzaicināja mūs trīs skolotājus, un tad viņi tur stāstīja, ko viņi atcerās. Un tad šis bija viens no, kad analizēja klases lietas. Nevis kas, kāpēc mums neizdevās, Mhm. bet ko tas mums māca, ka nākamreiz. Kolosāli. Brīnišķīgi padomi. Brīnišķīgi padomi, vērts iedziļināties un pareflektēt katram pašam pie sevis, kā Mhm, tas ir, vai mēs cepamies par kaut kādu kreņķu. Kāpēc tas mhm. bija? Nevis kāpēc tas bija, bet, jā, kāpēc, bet ar pilnīgi citu nolūku, vai ne? Ko tas man māca? Fantastiski. Jā, tas varbūt māca to, Vērtīgi. ka tāpat var darīt vēlreiz, vai arī kaut ko darīt citādāk, lai tas Mhm. novestu pie kaut kā, Kāda cita rezultāta, vai ne? jā, pie cita rezultāta. Elita, mēs esam nonākuši līdz noslēdzošam jautājumam, jā. Aicinu tevi, kā visus dalībniekus šajās Mhm. sarunās, apsēsties ērti, tā ka galva ir mugurkaula turpinājums, jā. Mierīgi ielpot, izelpot, atlaist visas domas.
un pajust pie sevis un pateikt vienu vārdu, kas tev vienkārši atnāk, kas ir tavs spēka vārds. Tu to vari. Varēt. Varēt, tu to vari. Tā kā tāds atbalstošs moto. Manuprāt, mēs mūsos katrā ir milzīga varēšana, vai mēs viņai ļaujam iznākt ārā un dzīvot. Jā, jo es esmu laikam daudz kur saskārusies ar to. Nu, noticēt, tu to vari. Tu to vari, vai ne? Tad, kad tu Gan notici. lieliem, gan maziem patiesībā to vajadzētu Jā, mācīties nu visiem. bērniem vispār, bet tie esam mēs iedodam viņiem šo pārliecību vari vai nevari. Mhm. Tāpēc mēs tur esam, manuprāt. Un tas mums ir, manuprāt, ir jāiemācās, nu, lai viņi varētu virzīties uz priekšu. Bet savukārt, nu kā mēs tā kā viņiem to iemācām, bet mēs atkal iemācāmies būt saskaņā ar sevi kā ar veiksmīgiem pedagogiem. Nu, tas mums atkal dod to. Super. Ja tu jau ar teisi uzkavējusies jau diezgan ilgi tajā izglītībā, Jā, vai ne? Jā, jā. Super, tā Elitiņ. Nu, ko? izrādās. Nu, Jā. mums ir arī klausītāji, ja jūs saprotiet, ka tu to vari, tas attiecās ne tikai elitei, tas ir spēka vārds, tas varētu būt ļoti daudziem spēka vārds, ja. Un mums pieaugušajiem patiesībā bērniem ir jārāda piemērs. Un Jā. ja mēs mācam bērnam, ka tu to vari, tad viņam arī no mums ir jāspēj nolasīt, ka mēs arī ticam saviem spēkiem un viens otram patiesībā. Skolotājs skolotājam, direktors saviem darbiniekiem Mhm. un skolotājs saviem bērniem, arī ģimenes neaizmirstam, vai ne? Tā kā teikšu mīļu, paldies! Paldies, tev, Elita, par sarunu. Ļoti iedvesmojoši klausos un domāju, prāt, cik mums ir daudz kolosālu tādu skolotāju, jā, bet tādu personību, iedvesmojošu personību, kuriem ir ļoti dažādas tās šķautnes un tie plašumi ir ārkārtīgi interesanti. Es pat arī ļoti izbaudu šīs sarunas. Tā kā paldies klausītājiem, paldies Elitai. Elitiņa teiksi ceļu vārdus, un tad jau. Jā, lai mums ikvienam ir kaut kāda tāda vēlme izdzīvot šo katru mirkli ar baudu, ar garšu un ļauties tam, uz kurieni tā upe mūs nes. Nu, man liekas, tas ir būtiski. Un īstos cilvēkus, īstos ceļbiedrus vienmēr turēt savā tūmā. Jo nav nekā vērtīgāka par īstajiem cilvēkiem, kas ir apkārt. Man liekas, tas ir vienmēr būtiski, kādi ir tie, ar kuriem, tā kā man bija prieks ar tevi, lai arī caur ekrānu. Vai ne? Tā kā paldies tev par šo uzaicinājumu, bet izglītība ir viens fantastisks lauciņš, kurā darboties, un es domāju, tur būs ilgi vēl ko darīt un darīt. Jā, vai ne? Super. Labi, paldies, Elita, paldies klausītājiem. Mēs šajā reizē atvedamies un tiekamies atkal citā sarunā. Atā. Tā tā.